Dibinājām fondu Viegli, tad es un mani kolēģi, mēs vairāk piedalījāmies ar savu radošo, tieši šo te muzikālo sadaļu. Mēs bijām tie, kas nodrošina ar dziesmām un ar koncertiem, un mūsu uzdevums bija vairāk tā kā popularizēt šīs te idejas, jo mums fondā ir, neslēpšu, es tomēr jūtu, ka tas sadalījums ir tie radošie un ir tie darošie. Un tie darošie arī, protams, iesaistās radošajās lietās, bet viņi tomēr ir tie, kas menedžē šo te visu, jo skaidrs, ka nevar pastāvēt tukšā vietā vienkārši pāris mūziķi, kas kopā uzspēlē. Tas viss ir ārkārtīgi sarežģīts mehānisms, kas ir pareizi jāvada un tie procesi jāvirz. Līdz ar to es sākumā jutos vairāk tā kā tas radošais. Bet jau pagājušajā gadā, kad mēs jau sākām ļoti nopietni strādāt pie šī apbalvojuma, tad kaut kā saplūda visas tās robežas, un mēs visi kļuvām par tādu vienotu komandu, kas kopā strādā pie, jāatzīst, lielākā projekta līdz šim fonda Viegli vēsturē, kas ir konkrēti apbalvojums. Jo tas ir daudz sarežģītāks un daudz pakāpju projekts, kas pieprasa ļoti lielu visu ieguldījumu. Un tur vairs īsti nenodalās, kad lūk, šie ir tie, kas dziedās un stāstīs par apbalvojumu, un tie būs tie, kas darīs. Tagad mēs visi esam iekšā līdz alkoņiem šajā te darbiņā. Un jāatzīst tas, ka es jūtos ļoti labi, tāpēc, ka tas ir tas, kas man arī patīk. Es savdabīgā veidā esmu mācījies arī daļai svētku režiju. Līdz ar to es piedalos ar savu radošo ieguldījumu kaut kādās domās, kā varētu šo te ceremoniju taisīt, kā varētu to visu padarīt daudz atraktīvāk un tādu mūsdienīgāk, dinamiskāk. Līdz ar to es tā jūtos kā tā kā zivs ūdenī. Vienīgais tas, ka šausmīgi daudz to projektu, jo man paralēli arī savas projektiņš garām gora. Es iemācījos ierakstīt albumu, jo es biju tas, kurš ierakstīja pilnīgi visu to albumu. Jā, sēdēju pie datora un liku mikrofonus un skaņas kartes. Un līdz ar to tā tehniski es nebiju nevienu albumu vēl ierakstījis. Tā kā noteikti šis albums ir tas mans pirmā mana pieredze albuma tapšanā no tās tehniskās puses. Ja es līdz šim biju tas, kurš apsēž ar ģitāru un tikai skatās, kā tur viens rūķīts iet apkārt un liek mikrofons mēru, kur jāliek, lai skaņa labāk. Tad šeit tas bija otrā pusē. Un tas ir viens ļoti liels vispār jāatzīstās solis, jo tehniski uzzinot, kā darīt lietas, to arī tālāk savā dēļ spēja daudz ātrāk un daudz vieglāk iet uz priekšu. Bet muzikāli man savukārt mani pārsteidz tas, ka pastāv šis te nerakstīties kaut kāds domu lidojuma likums, jo mēs iepriekš nebijām neviens spēlējuši savas dziesmas viens otram vai kā, bet beigās, tad, kad mēs tās dziesmas salikām kopā, mēs atklājām, ka mēs visi esam bijuši, kas dziesmas rakstījuši uz kaut kāda viena viļņa, un dzējoļu izvēle ir diezgan tāda līdzīga, līdz ar to nav tādu dziesmu, kas ļoti lec ārā no konteksta, jo tomēr tas viss ir tā savalkot to stāstu kopā, viņš ļoti, ļoti tāds konceptuāls, es pat teiktu, kad ir kaut kā sanācis tā, kad visiem ir iekšā bijis tas urdulis tāds, kad gribās tieši to, un tieši tā. Un iespējams albums nedaudz tā kā mierīgāks, ir salīdzinājumā ar iepriekšējā albumu, bet te pašā laikā tas ir tas stāvoklis, kādā mēs šobrīd esam, precīzi, kad bijām vasarā. Tagad jau bišķiņ citādāk noteikti mēs rakstītu albumu. Jo jau ir daudz, kas noticis vēl uz priekšu. Mēs ar fondu esam nominēti labākā popmūzika kategorijā, popmūzikas albumu kategorijā. Un tā ir lieta, kas nav no mums atkarīga, to noteikti žūrija. Mēs gluži vienkārši pieteicām savu albumu izvērtēšanai, un tad attiecīgi žūrija kompetenti, es ceru, lika tās nominācijas paši tā kā kopā. Visādi brīnumi tur ir jāatzīstās. No vienas puses man ir prieks par to, ka Latvijā popmūzika ir arī mūzika, ko spēlē cilvēki ar ģitārām, teiksim, Kārlis Kazāks. Es nekad nebūtu iedomājies, ka viņš var būt popmūzika, bet tas ir īstenībā ļoti forši, jo populārā mūzika tā ir tā, kas cilvēkiem patīk, popmūzika. Un tas sanāk, ka Kārlim, piemēram, ļoti labs albums, tā arī ir, viņš ir ļoti labs albums, Gultnes. Bet par Viegli, es nezinu, man tomēr prasītos tā autora mūzikas nominācija. Jo īstenībā saliekot kopā visus, kas ir autora mūzika šajā gadā nominācijās, tur mierīgi sanātu veselu nomināciju. Gan mēs, gan Kazāks, gan Marta Rito, gan Dons īstenībā. Donam ir tieši autora mūzikas albums superīgs. Līdz ar to būtībā varētu pievilkt tā, kad ar atsevišķu autoriem būtu drusku godīgāk, jo, piemēram, tagad sanāk tā diezgan stulbi, jo man, piemēram, šķiet, ka otra puse ir izteikta popmūzika.
lielisks pretendents uz galveno balvu, bet tad saliekot kopā ar tādiem, kas īsti nav pa tēmu, nav pa ķeksi tajā pulciņā, tad sanāk tā dīvaini. Es atceros, ka es arī ar savu otro albumu arī biju nominēts popmūzikas kategorijā ar Mysterious Years un vinnēja to gadu Lauris Reiniks. Un tad, zin kā, sanāk tā diezgan dīvaini, loģiski, ka Lauris Reiniks vinnēja. Bet tad kāpēc man ir jācīnās ar Lauru Reiniku, kuram tā ir viņa kategorija, es esmu citā bišķiņa un tā. Tā kā es teiktu, ka līdzīgi tā kā ar Ziedoņa apbalvojumu mums ir plāns, 5 gadu plāns pēc katras prēmijas pasniegšanas analizēt to, kā notiek pieteikšanās, kā notiek prēmijas, tās nominācijas sadalījumi un tā tālāk. Un katru gadu uzlabot, kaut ko pamainīt līdz beigās, pēc 5 gadiem mums ir perfekts veids, kā šo balvu pasniegt un kā atrast tos laureātus. Tad es ieteiktu gadu balvai pēc šī gada ļoti rūpīgi izanalizēt. Ļoti rūpīgi, jo tiešām arī tas, kad tur ir visādas dievzīmes rādās. Tagad ir tāds milzīgs rosols, kurā īstenībā nekam nav nozīmes. Jo tai balvai pat nav īsti svara šobrīd. Ja tu esi nominācijā kopā ar pilnīgi citiem saudabīgiem, sava žanra pārstāvjiem, kuriem vairāk pienāks, bet tu it kā arī gribi. Sanāk, tad kāda jēga man pieteikt, ja es tāpat iekļūtu popmūzikas kategorijā, idejiski. Būtu jābūt šeit cīņas gribai, kad tu iesniedz to albumu, jo tu zini, ka tavu kolēģiem ir, jums 3 tagad ir forši albumi un viss, un kurš būs labāk. Pasākums ir vajadzīgs un tādas lietas tikai to mūzikas vidi tā kā nedaudz pašūpo, jo skaidrs, ka mēs visi esam kolēģi, pilnīgi visi. Mēs Latvijas mūzikā dalām vienu to pašu mērķu auditoriju un viss ir forši. Bet piekrīt Kārlim, ka tagad tas ir gluži vienkārši tāds foršs tusiņš, kurā mēs visi industrijas pārstāvji satiekamies kopā, iedzeram vīnu, papļāpājam un tā. Man jau patīk īstenībā lielākā daļa, kas tiešām strādā, tie arī strādā un dara to augstākajā līmenī. Jo redz, ir tā atšķirība, kad, ja tu sākumā esi iesācējis, tu tur baksties, knaksties, īsti nezini, kā pareizi darīt, un vai tu to pareizo virzienu, un tas sākumā tā kā hobijs vairāk, tad, manuprāt, ir ļoti acīm redzams, arī muzikāli ausīm dzirdams tas sadalījums pa mūziķiem, kuriem mūzika ir profesija, kas to dara profesionāli ikdienā, un 24/7. Un starp tiem, kam tomēr tā mūzika ir tikai hobijs, ko viņi dara svētdienas vakaros vai trešdienas vakaros mēģinājuma telpā. Un tur es varu ieteikt visiem kolēģiem, kuriem vēl tas ir hobijs, bet kuriem gribētos, lai tas ir kaut kas vairāks, ejiet prom no darbiem un sāciet strādāt. Jo tas baigi motivē ņemties un darīties. Nav viegli, tas ir baigi saržīt, bet tas ir tā vērts. Jo tad tu tiešām esi tas dūzis savā pagalmā, tā, ka tu esi mūziķis, un tu vairs nevar teikt, ka, jā, es strādāju tur, bet, man patīk arī mūzika. Nestrādāt. Jo mūzika arī ir darbs. Tas ir tieši tāpat, kā tu nevari, uz puslodzīti tur bankā strādāt un cerēt kaut ko baigi sasniegt pa karjeras kāpnēm. Tev ir jādod 100% visu sevi tam darbiņam. Un līdz ar to es teiktu tā, ka es jau esmu sastrādājis ar veselu lērumu ar Latvijas mūzikas kolēģiem, bet laikam man visvairāk patīk, jo visvairāk es gūstu atpakaļ strādājot kopā ar šiem te profesionālajiem mūziķiem, kuri to dara ļoti nopietni un pieiet lietai nopietni. Un tomēr mēra to laiku, ko viņi pavada tajā visā, un strādā ātri un kvalitatīvi. Un tad ir forši, tad ir baigā bauda sastrādāties, jo tu zini to, ka tās idejas, ko piedāvā tas otrs cilvēks, ir ļoti kvalitatīvas un viņas ir tā kā jāņem vērā. Tāda izcila sadarbības pēdējā bija tieši Fonda Viegli sakarā ar Šipīti dziesmā Panāc pretī, kad vienkārši unikāli tas, ko viņš tur izdarīja tai dziesmai, to var izdarīt tikai profesionāls mūziķis. Un es nerunāju par mūzikas izglītību, viņš, protams, ir arī akadēmiski skolots, un tas ir ļoti labi jūtams, darba spējās un radošajā darbā. Bet tieši attieksmes ziņā, ka neļurkājies tā kā tāds žēlējs konfekts. Tu vienkārši atnāc un dari, un viss. Un dari maksimāli iekšā tajā esot. Un tā.